Šajā video es parādīšu, kā izveidot mediju kanālu. Tas ir jādara ienākot sistēmā, iestatījuma sadaļa, uz reklāmas arhitektūru, un šeit ir izveidot mediju kanālu. Nospiežam pogu, rakstam nosaukumu. Ieteicamais nosaukums ir, piemēram, ja jūs portālu sauc riga.com, tad rakstat riga.com visā portālā. Apraksts ir, kur jūs pastāstat, kas tas ir pa portālu un kāda auditorija tur ir. Atslēgvārdi ir tas, kā jūs gribat, lai jūs aģentūras un reklāmas pircēji atrod. Vēl ir papildus ailes, kur jūs norādat, kur tieši tie laukumi, kas būs piesaistīti šim mediju kanālam, kurā vietā viņi parādīsies. Tad visā lapā, sākuma lapā, visās sadaļās ir rakstiem. Te jānorāda statistika. Tie ir Google analītiķi gadījumā, tie ir absolute unique visitors. GMS audience gadījumā tie ir vienkārši unique visitors. Un tie ir tādi page views, tā saucami pēc Google Analytics. Un šeit obligāti jānorāda statistikas datu avots. Demogrāfiskie dati, arī tas, kas ir vēlams. Te, protams, ir iespēja izvēlēties GMS, TNS, pašu datu vai cits avots. Ka, ja, teiksim, nav vēlēšanās un laika pildīt visus šos datus, var ierakstīt tikai daļu, piemēram, vīriešu un sieviešu sadalījumu. Tas jau arī ir labi. Spiežam pogu saglabāt. Un viss ir gatavs jauns mediju kanāls, kurš nav publicēts. Viss, principā, tas arī pamatlietas ir izdarīts un viss ir, principā, kārtībā.